Tātad, čau visiem! Šodien spēle pret Kingiem, un ja jūs dzirdētu tajā fonā kaut kādu valodu, ka kādi cilvēki runā, tad neuztraucieties. Tas ir Uldons TV kopā ar Viperu, viņiem ir tiešraide tagad, un tātad sākam spēlēt. Es vienkārši gribu dabūt level up. Jā, un tātad mēs tagad spēlēsim. Vai nu ar šo piecinieku? Jā, ar šo piecinieku sāksim. Vienādas komandas īstenībā. Ja nebūtu. Es vēl neesmu redzējis, varbūt, man liekas, vairs pa manu kausiņu arī vēl neviens nav noziedojis, bet tas jau nav nekas. Nē, tas ir tieši labi. Nē, tas ir slikti, jo es jau gribēju naudu priekš citiem spēlētājiem, bet nu labi. Brīnums, ka pirmos 2 punktus viņi neguva. Varbūt mēs arī negūsim. Country Lee netrāpa. Antonijs arī netrāpa un no mums sauc iziet, kas notiek. Man lago internets, tāpēc man tas streams neiet tik labi. Ai, tikko viņiem noziedoja 1 eiro. Ai, tas neclagoto. Labi, vienalga tāpat. Un pirmie 2 punkti Kings komandai. Un mēs arī trāpam pirmos 2 punktus ar Kristapu Porzingi. Jā, man kausina vietā ir Paul Glasons. Viņš bija Lakers komandā kopā ar Kobe Bryant, bet Kobe Bryant pagājušajā gadā jau beidza NBA karjeru, bet viņš ir tāpat vēl NBA life. Un Paul Glasons. Vai danks? Nav danks, bet trāpa 2 punktus Paul Glasons. 16. numuru, kā jau jūs redzat. Un 2 punkti vēlreiz viņa komanda. Nē. Labi. Diezgan mazu īstenībā rezultātu mēs beigsim. Labi. Cerams, ka nebūs līdz beigām, ka atkal neizšķirts. Jā, man vajag līmenī labāku. Tātad, ja mēs vinnam, mēs dabūjam 600 XP, kas ir ļoti labi. Ja mēs zaudam, tad laikam tikai 5 vai 4. Tas ir vienalga. Bet man vajag ļoti to līmeni ap, jo tad būs man pro paka, vēl naudiņa plusā. Paul Glasons, trojka, un tā nav iekšā. Diemžēl nav iekšā.
Rudy Gay. Nereicat lūdzu par to spēlētāju uzvārdu. Jā. Viņš nav vainīgs, ka viņam vecākiem tāds uzvārds, tā kā lūdzu nesmieties. Viņa uzvārdu es nespēju, es nav pašajā sākumā redzu, bet beigās es sapratu, ka nav viņš vainīgs, ka viņam tāds uzvārds. Hold on! Astoņi, 6. Pašlaik mūsu labā. Un Carmelo Anthonijs sūta mājās. Neredzēju, kuru laikam to 0-0 numuru. Un kāds Antonijs Kingu labākais spēlētājs Cousins. Un vēl 2 punkti Kristapam Porzingim. Es zinu, ka tas nepareizi saku viņa uzvārdu, bet man tā patīk viņu saukāt Porzingis. Trāpi 2 punktus. Kingi beigās. Un Paul George. Nē. Oi, nevajadzēja tā atļaut viņiem tā smoki diezgan iedankot. Ai, netropījām! Paul? Nē, Paulu 2 nosec. Carmelo Anthonijs 3 punkti. Labi. Jā, tikko Uldens TV spēlēja un dabūja 1. vietu sacensībās. Bet Vipers gandrīz vinnēja, bet viņš kaut kam tur pārleca pāri, es neieskatījos. Jo man spēlē svarīgākā. Country Lee! Man nogura labā roka. Un vēl €1 noziedots. Un viņi netrāpa.
Viņi šitajā ceturdaļā trāpīja tikai 2 punktus. Un mēs, ja nemaldos, trāpījām 7. Un tātad pēdējā ceturdaļa. Un tātad sākam. Cik ir pulkstens 2? Paul! Trāp. Paulam jāiedod. Paulu atkal sāk sekti baigais bars. Un vēl 2 punkti Paula. Es aizskatījos viņu streamā, sorry, kad viņi trāpi. Un Kristaps Porzingis. 3 punkti! Labs. Labi, netrāpīja, bet tūlīt Kausins. Vēl Kausins, man liekas, vispār nav trāpījis. Kristaps. 10 eiro noziedoja tikko. Kamēr filmēja, jau ir noziedoti, ja nemaldos, 12 eiro. Un Country League. Viss uzvara. Laikam 9 punktus, ja ne pat 11 laikam, vai arī 10. Jā, trāpēja. Un jā, plus 400 par uzvaru. Ko? Naudas 400 nav. Es domāju, ka bija priekš līmeņā 400. Labi, bet tāpat 60 diezgan labi. Un tātad sākas šis playoffs. Un kā jau jūs redzat, pirmā spēle pret Golden State Warriors. Otrā spēle pret Lakeriem. Un vēl viena jauna sezonā būs spēle. Un nākamā atkal pret Golden State Warriors. Ja patika šis video, spiediet like un kā arī neaizmirsti izplatīt manu kanālu. Peace!